Sveiciens skatītājiem. Šodien man šāds te 320 CDI Mercedes, mainījis šo amortizators aizmugurējās, pneimo piekari. Parasti amortizatori te nekas nav, bet nelielai informācija, jo man arī katru dienu Mercedes nenāk. Un šeit paspāne ir dažas skrūvītes, tālāk man gaisma, dažas plasmasas 1, 2, 3, paņemās vaļā. Parasts amortizators lejā viena skrūve, tātad. Bet, vairāk ne par to, bet vienkārši ir jāpajauc salons, tātad jāizņem sāni ārā, jānoņem ir dekoratīvā līste, bet vienkāršākais, šeit ir viena skrūvīte, te jau nolausts ir, te ir otra skrūvīte, un reku tur ir trešā skrūvīte, šeit. Un viss tas plasmas norojās nost. Ko gribēju vairāk pieteikt? Reku ņēma nost aizmuguris plasmas. Visi klipši man ir veseli. Tātad tomēr Mercedes ir Mercedes. Lūk, noņēmu šo te visi savienojumi, visi klipsīši. Tepat daudz viņu nav. Reku 1, 2. Metāla klipsis, 2 skrūves. Un viss panelis ir nost. Vienkārši kāpēc, priekš kam to saku, ikdienā skrūvējot tos vakgrupu, tad tur viss lūst un plīst, un jābūt čupajā klipšiem rezervē. Mercedes, R-klase, arī ir jāpajauc, jo viņam skrūves, reku amortizatoram, Reku no lejas uznāk, reku viena skrūve, un tur ir otra, netiekam vienkārši klāt savādāk. Ir jāpaņem nost sāni. Bet, zinot, piemēram, Passātam, tur jau ieraugot, ka jāņem ir panelis nost, jau sāk jau viss rokas trīcēt un drebēt. Pa Mercedesu cepuri nost.